Rakstās. Это овечий сыр. Его делают как обыкновенный сыр, потом берут свежую овечью шкуру, заматывают в шкуру и на целый год закладывают в землю, закапывают в землю. Потом достают и очень вкусный, очень, правда, соленый. Волска – это Russian Versace, и Sochi – это Russian Florida. Only cheaper. Un, lai nedaudz noķertu tāds interesants piedzīvojums, mēs esam atbraukuši tagad uz vienu no Soči rajoniem, nu kaut kas tāds tā kā Pļaunieki vai tā kā... Ne, tā kā Ogre. Un meklējam šeit stilīgāko restorānu Ogrē. А вы знаете, друзья, что множество улиц города Сочи носят ягодно-фруктовые названия? Яблочная, инжирная, мандариновая, грушевая, клубничная. А вот арбузная, может быть. Арбузная? Арбузной нету? Suncīts. Tad tikko mēs bijām veikalā un magazin, Pepsi magazin, un nopirkām sniežoku un nopirkām tanu. Un tans tā kā kefīrs, bet ar gāzi, jā, un sniežoka ir sladkī. Fuj, pretīgs. Tas tā kā kefīrs ar cukuru. Izrādās viss sabiedriskais transports, kas ir valsts sabiedriskais transports, ir kaut kādā veidā saistīts ar olimpiādu, vai arī īstenībā nobrandos, ko pamanīju, ka viņi visi arī nobrandos. Viņš to vispār izskatās pilnīgi jauns autobus. Tu tieši gribēji alu. 20. Sieras. Nu kā pirkums? Tu idās noprovēsi. Mēs kā braucam parastajā Soču iedzīvotāju busiņā. Var redzēt, ka visam cits kontingents nav tie cilvēki, kas uz Tik un tā. Briesmīlīgi. Tas bija tas, ko es padomāju. Šeit mums Latvijas mājā bija arī tāda interesanta karta, kur mēs varējām redzēt no 24. gada līdz pa 2014. gadam, kurā gadā notiek spēles un cik mūsu dalībnieki no Latvijas, vai tā skaitā arī PSRS sastāv no 68. līdz 88. gadam un atkal neatkarīgās Latvijas laikā ir piedalījušies. Un mums, diemžēl, nav neviena zelta, bet mums ir divi sudrabi un 2 bronzas medaļas. Tā kopā 4 medaļas. Esam atgriezušies Rīgā šeit. Cik cilvēku šeit? Kādi 200. Kā 200 cilvēku sagaida ne jau Viņi mūsu sagaidīja, bet tā kopā ar mums atgāja arī medaļu. Visu mūsu komandu ir īpaši jūs attiecības pēdējā dienā. Darījāt skolu. Paldies visiem, kas skatījāties, tas arī viss. Esmu atgriezies tur, kur es sāku savu pašu pirmo video. Pie Brīvības pieminekļa. Tiekamies kādā citā reizē. Čau! Hei, čau visiem, tagad jau no Rīgas, un es gandrīz aizmirstu, man taču ir jāapsveic kāds no jautātājiem, proti top 1. vietas jautātājs, ko es izvēlējos, atceraties, bija top 5-nieks. Tas, kas uzdev šo jautājumu, tas tiek pie Latvijas izlases krēkla ar dukuru parakstu. Kas būs pirmais, ko tu vienmēr atcerēsies, kad tev jautās par Sočiem 2014? To mums pajautāja Uldis Petersons. Ja godīgi, tad man nav ne mazākās idejas, kas tas varētu būt, un šis ir ļoti grūts jautājums. Ja uz visiem citiem es vēl varētu atbildēt, tad uz šo būs ļoti grūti atbildēt. Varbūt tie būs šie video, varbūt tie būs jauniegūtie draugi, varbūt tie būs piedzīvojumi, beigās varbūt tie būs Latvijas sportisti, kas ir atnesuši, ja es nemaldos, laikam rekordlielu, ja tik daudz mums sudrabs un bronza. Jebkurā gadījumā jautājums ir grūts, bet jautājums ir ļoti labs, tā kā apsveicu Uldi. Man tavs krekls vēl ir kādā no čemodāniem, atpakošu, sazināšos. Tagad gan viss. Čau! Čau! Atā!